ko tad darīt tajās vietās, kur ir karjeru metode, bet nekas neaug. Tātad ir tādas, tur cilvēki saka, ka ir, un tātad principā varbūt no augu viedokļa tur nekas daudz neaug, bet cik ilgi tieši tā šobrīd neaug, varbūt ar laiku kaut kas augs. Man liekas, ka tiešām, kā jau mēs te daudzkārt atkārtojām, ir ļoti grūti iedot kaut kādu vienu recepti visiem. Viņa nav un nebūs nekad, un tāpēc arī purvi ir tik sarežģīti un dārgi, ka viņi vienkārši nekad nevar būt. Tas, ko es gribēju šajā kontekstā, mums ir šāda tēma jāapskata, un tas, ko es gribēju, varbūt atkal neatkārtojot par visām ekosistēmu pakalpojumiem, ir tieši tas, ko es jau tikko teicu, ka labākais risinājums nav universāls. Viņš ir tiešām atkarīgs no tā brīža situācijas, atkarīgs no cilvēkiem, kas ir piesaistīti, iespējams no viņu zināšanām, no viņu tā brīža kaut kādām varbūt sasaistēm ar kaut kādām citām informācijām, projektiem un vispār par projektiem, kas ir aktuāli. Tāpēc man liekas, ka tas ir tik ļoti jāskatās no vietas uz vietu. Ja? Tad mēs jau runājām par to, kas ir vajadzīgs, lai veiksmīgi revitalizētu. Un, kas, manuprāt, mēs vēl neesam šodien to bišķiņu pieminējām, bet varbūt tad izejot cauri, cik svarīgi ir šo mazo vietu, pieņemsim šo te, ko mēs redzam tajā plakātā, ja, šādu te revitalizējumo vietu, ja viņu revitalizē, tad skatīties kontekstā, kur viņa atrodas, kas viņai ir apkārt, neizraut šo teritoriju no tās apkārtējās vidas, bet likt viņu skatīties. Ja tur ir tūmā katlumāja, kas dedzina biomasu, kas var sadedzināt, pieņemsim zāli, tad varbūt, ka šeit ir iespēja, varbūt ne gluži šeit, bet tajos stāstos ar niedrājiem, iespējams, ka šīs niedras var izmantot dedzināšanai. Tad, ja šajā teritorijā ir apstrādāta attīstīta kokapstrāde, tad, principā mums pa visu Latviju tas tā ir, un mums meži ir visā Latvijā, tā kā es teiktu, ka mežs ar koksnes opciju arī ir gandrīz visur ir iespēja. Ja mēs varam, pieņemsim, pacelt ūdens līmeni šai vietā, mēs redzam, ka apkārtnē trūkst mitrāju, trūkst purvu, vai arī, ja viņi ir, tad starp viņiem ir lieli attālumi, iespējams, ka mums ir vajadzīgi šie ekoloģiskie koridori, un šis purvs var šo te nodrošināt. Tāpēc, arī tā ir viena no opcijām. Ja mums ir apkārt jau daudz biškopju, iespējams, jau manas pieminētās virsaudzes ir kaut kas, ko var attīstīt. Ja mums trūkst peldvietu apkārtnē, kā tas arī bieži vien ir, un tad mūs glābj šie te karjeri, kur ir beigusies kaut kā derīgo izrakteņu ieguvi, pieņemsim, smilts grants vai kaut kas tāds, tad šis arī ir variants, ka šī ir opcija par ūdenskrātuvēm, jo mums klimats paliek tomēr ar vien tāds krasāks, mums ir gan karstas vasaras, un tajā brīdī cilvēkiem gribās peldēties, un ne visiem ir iespēja kaut kur tālu aizbraukt. Ja? Tāpēc, manuprāt, tām ūdenskrātuvēm ir jābūt pieejamām arī mazos ciematos. Vēl ir, protams, ja trūkst turisma apskates objektu vai ir nepieciešams vēl kāds objekts, tad šīs vietas arī var kļūt, kā jau es teicu, par, piemēram, šīm pašām ūdensrožu, tādām kā baseiniem, ja es tur iedomājos, ka tur tiešām tāds varētu būt arī dabiskās ūdensrožas, tikpat labi arī stādītās, bet kultivētās. Tā kā šis arī, jo viņas ļoti labi aug, mēs esam mēģinājuši ugunsdzēsības baseinos iestādīt viņas skudras ieguvas laukos, un viņas tur aug. Tā kā šis ir pārbaudīts, to var darīt. Tā kā iespējams vēl ir arī citās valstīs, pieņemsim, izveido skulptūru parkus. Ja? Īrijā es arī pat esmu bijusi skulptūru parkā, kur bijušajā kūdras iegūs vietā ir izveidot dažādi vidas dizaina objekti. Un, tur nav bijis iespējams ne pacelt ūdens līmeni, neko prātīgi iestādīt, ja? Bet teritorija ir liela, atklāta, un tas tiek arī izmantots. Kā jau Lemdot arī teica par šīm industriālo mantojumu, kas arī ir kaut kā mums
tāds aizmirsts un atstāts novārtā, ja tajās bijušajās kūdras iegūst vietās, visticamāk bija arī tūmā kāda fabrika, un tās fabrikas ir joprojām liela vērtība, nenovērtēts, neattīstīts. Es arī pat esmu bijis turpat pie Bānīša Pinzrupa vecajās tādās remontdarbnīcās, milzīga vērtība, es teiktu, tiešām tām vietām ir, un mēs arī vedām savu no Starptautiskās kūdrāju asociācijas valdus turien, un viņiem tas bija milzīgs pārsteigums, ka kaut kas tāds ir saglabājies, gan tas Bānīts, un ka kaut kas tāds tiek attīstīts, un arī šīs kas vēl viņiem nav attīstīta, ja šī tālākā industriālā daļa ar šīm ēkām. Es zinu, kādreiz Olēnas purvā arī bija padomju laika, ēka visi palikusi, tā kā kāds padomju laikos būtu aizgājis, aiztaisījis durvis un atvērs viņus tagad kaut kad, ja, ar visu, ar visām mēbelēm, ar visu, kā tas ir bijis, ar priekšnieka kabinetu, ar rezervas durvīm, kur var iziet, ja kāds nepatīkams nāk un stāstīt, ka es šeit neesmu. un viss tas... Tas tika iznīcināts. Tik ļoti žēl, bet mēs paši neiestājāmies par to, jo mēs kaut kā šo laiku asociējam ar kaut ko nepatīkamu un ne tādu, ko vajadzētu saglabāt. Manuprāt, tam ir milzīga vērtība. Tā kā jā, es teiktu, ka to jau mēs... Tas ir vēl viena tāda, ko es gribētu vēl atkārtot, ir par šiem te zāļu purviem, zemajiem purviem. Mēģinam varbūt neskatīties tik daudz to, kas ir populāri, bet par to, kas mums ir vajadzīgs. Un, kā jau es teicu, zāļu purvi mums nav Eiropas nozīmes biotopi, līdz ar to mēs viņus kaut kā esam aizmirsuši. Un, ja mēs paskatītos, ko mums vajadzētu atjaunot, ko mūsu ainavā vajadzētu vairāk, zāļu purvi būtu tie, ko mums vajadzētu vairāk. Un iespējams, ka šis kā reiz ir tas vieglākais scenārijs aiziet uz zāļu purvu, necīnīties ar to, ļaut dabai darīt savu to procesu, iet cauri, un mēs reizē arī iegūtu šīs te vērtīgās platības. Pieņemsim, es arī esmu redzējis Sedas tīrelī milzīgu zāļu purvu, skaistu tiešām. Es domāju, ka neviens pat īsti nezin, ka tur tāds zāļu purvs ir, jo viņš nekādīgi netiek nosaukts. Tie ir vienkārši bijušie Sedas kūdras iegūs lauki. Un tas ir stāsts par to, ka varbūt, kur mums ir tomēr tās aizsargājumās teritorijas, ko mēs tur varētu arī atrast. Ja? Un iespējams, kaut kādās vietās pat kaļķainu zāļu purvu, kas mums ir Eiropas nozīmes biotops, arī varētu atrast, jāskatās kopā ģeoloģija ar izstrādes vietām, un varbūt nākotnē mēs kā reiz varam apzināti jau iet uz to, ka šajā vietā mēģinam atjaunot kaļķainos zāļu purvus. Un, ko jau es teicu, šo te ekoloģisko koridoru radīšana, ja, šīs vietas nenoslēgt no apkārtējās vides, un ja tā ir ūdenskrātuve, viņai jābūt savienotai ar apkārtēju vidi, ja tas ir kaut kāds sūnu lauks, lai tur ir iespēja uzkāpt dzīvniekiem, lai viņi var šķērsot šīs teritorijas, lai viņas nav tādi caurumi, bet lai viņi ir daļa no funkcionējušas vides. To jau mēs stāstījām par to, ka varbūt vēlreiz uzsverot arī to, ka šie revitalizējumie šīs vietas var arī kļūt par filtriem. Ja šī vieta atrodas intensīvās, vietā, kur ir intensīva lauksaimniecība, un tā tad ir nepieciešama iespējams ūdeņu tīrīšana, tad šis ir veids, kā to darīt. Mēs to redzējām Nīderlandē, Penes upes deltā, kur tiek audzētas vilkvālītes, un tur tiek ar vilkvālītēm attīrīti šie te ūdeņi. Tā kā vilkvālītes, protams, pēc tam vēlams neēst, jo pārbaudot vilkvālīšu veicot analīzes, konkrēti tajā gadījumā glifosāta līmenis pārsniedz 100 reizes pieļaujamo normu. Tā kā, principā es teiktu, ka efekts ir tai kultūrai, un iespējams mums šobrīd tiek dota nauda mākslīgo mitrāju veidošanai. Varbūt, ka mums nevajag mākslīgos, mums vajag jau esošos, vienkārši pielāgot, pārveidot šīs sistēmas tā, lai ūdens plūstu cauri šiem vēsturiskām kūdras iegūs vietām, tādā veidā viņas arī attīrot. Tāpēc tā secinājumā es varētu teikt, ka kaut šī vietiņa ir maza, vēsturiskā kūdras iegūs teritorija, pat ja viņa arī ir neliela, tā var dot nesamērīgi lielu ieguldījumu, ja tā ir gudri integrēta ainavā un tā ir nodrošināta mērķtiecīga apsaimniekošana un uzraudzība. Tas, man liekas, arī ir
noslēdzošais, ko es gribēju par šīm vietām teikt, neskatieties uz viņām kā uz apgrūtinājumu, bet kā uz veselu iespēju virkni un iespēju kaut ko arī iedot šai teritorijai tādu, kas ir nepieciešams. Tāpēc